Šodien ar jums kopā Cepums TV. Mani sauc Kristīna Giņa. Mani sauc Arturs Sagins, un šodien raidījumā mēs apskatīsim brīvprogrammatūru topu, IT uzņēmumu funkcionalitāti ikdienā, kā arī iepazīstināsim jūs ar Samsung uzņēmumu vadītāju Didži Kurzemnieku un divu bērnu tēva Mika Bukulīša viedokļiem saistībā ar planšetdatoru ieviešanu skolu izglītības programmā, grāmatu un darbnīcas vietā. Turpinājām skatīties sižetā. Šobrīd Latvijā ir ļoti aktuāls jautājums par planšetdatoru iesaistīšanu skolas izglītības sistēmā. Sākot no 2014. gada, jauniešiem iespējams būs iespēja strādāt ar jaunākajiem planšetdatoriem, kas būs tikpat jaudīgi cik iPad, bet iespējams ne tik dārgi. Uz katru skolānu aptuveni aizietu 100 latu, kas kopumā varētu veidot 20 miljonus latu, ņemot vērā Latvijā esošo skolānu skaitu. Un šobrīd man aiz muguras sēž divu bērnu tēvs Miks Bukulīnis un Samsung uzņēmumu pārstāvis Didžis Kurzemnieks, kas izteiks savu viedokli par planšetdatoru iesaistīšanu izglītības sistēmā. Tātad, dārgie speciālisti, ko jūs domājat par planšetdatoru ieviešanu Latvijas skolu izglītības sistēmā? Ko jūs domājat? Es domāju, ka tas ir jauns solis mūsu izglītības sistēmā, jo arī ārvalstu prakses pierāda, viņas un Japānas prakses, kad tas ir efektīvs modelis jaunākajām mācību struktūrām, kā arī cilvēks spēja ātrāk un vienkāršāk piekļūt informācijā, apstrādāt to un, respektīvi, arī izdarīt attiecīgos secinājumus. Tā kā es domāju, šis ir drošs un veiksmīgs solis turpmākajai izglītības sistēmas attīstībai. Un ko jūs domājat, Mika? Es esmu galīgi pret. Man ir tādi divi bērni. Viens jau arī tāds spēlē visu laiku datoru. Mācīties viņš nemācās. Un pat cik jūs domājat, valsts domā ievies šīs planšetes mācību procesā, sanāks tā, ka es viņu, piemēram, nodzīšu no datoru. Viņš pieies pie savas planšetes un turpinās spēlēt spēlītes, jo mēs visi zinām, ka jaunākajā planšetēs var nolādēt spēlītes un spēlēt, un viņš neko nedrīkst stāstībā ar mācību procesu. Es vēlētos apgāst jūsu argumentus, jo mēs planšetes speciāli kodēsim un vienosim vienā tīklā un speciāli datubāzi neļaus lejupielādēt dažādas programmas, kuras mēs neatbalstam, piemēram, šīs konkrētas jūs nosauktas spēles, un vēl dažādas sociālos tīklus un tādas lietas, kas varētu bērnu no mācību procesa atraut no un kavēt viņu sekmīgu attīstību, teiksim tā. Kā jūs domājat, vai jaunieši tad nav pietiekami attīstījušies, lai viņus vienkārši jailbreakot? Ir tāda lieta, ka mēs speciāli šīs planšetes modificēsim tā, lai tajā brīdī, kad tiek atvērts šis planšetes ietvers, ir mikročips, kas teiksim, atvienos visu sistēmu tīklu un darbības, un šī planšeta vairs nebūs lietojama. Tā kā arī pārdot nevarēs, un ja kādu modificēt šīs planšetes nebūs iespējams. Tātad katra planšeta būs domāta katram individuālajam skolām? Nē, šīs planšetes vienkārši būs savienotas šajā tīklā un tiks liekt iespēja kādu modificēt gan programmatūras saturu, gan arī pašas šīs planšetes, šīs mikroshēmas un tātad arī šī jailbreakošana, respektīvi atkarība. Kas, piemēram, notikt, ja, piemēram, maniem bērniem planšeti vai saplīst, pazūd, nozog vai vēl kaut kas, man bija jāpērk viņiem jauna vietā? Nē, mēs esam par šādiem jautājumiem arī domājuši un parūpējušies par to. Jums būs attiecīgi jāizpilda noteikti tāda ziņojums, kurā būs tiks parādīts. Jums būs attiecīgi jāparāda, kas bija problēma, kā tika šī planšeta deformēta vai savādākā veidā beigt šīs planšetes funkcionalitāti. Un tajā brīdī mēs izskatīsim, ja šo jūsu ziņojumu, ja tas atbilst mūsu kritērijiem, mēs jums piešķiram jaunu planšetu. Bet, ja ziņojumā būs pieminētas detaļas, kad jūs bērns ir tā kā speciāli vai kaut kā savādāk mēģinājis, kāds cits ar viņu planšetu speciāli mēģinājis izvest no šīs darbības, tad, diemžēl, jums šī planšeta atkrīt. Man būs jāpērk, teiksim, tā paša, ne? Protams, bet tas ir viss jūsu rokās, vai jūs savam bērnam ļaujat mierīgi deformēt šīs planšetes, vai arī jūs bērns, protams, apzinās
jo tas nav viņa personīgais īpašums kā tāds, bet tas pieder skolai un šīs tā kā valsts atbildība par šīm planšetēm, tas neskatās kā jūsu īpašums. Tāpēc. Skaidrs. Varbūt pieiesim jautājumam no medicīniskā viedokļa. Cik aptuveni varētu svērt planšetu? Planšetu varētu svērt, ja mēs skatāmies uz jaunāko Galaxy 5.9 M4, tad viņš varētu svērt apmēram 184 gramus, kas ir diezgan ļoti tāda efektīvs risinājums, jo, ja mēs zinām, cik svara apmēram vidējais skolas somas jauniem cilvēkiem, tad es domāju, ka vienkāršāk būs 184 gramus pārvietot nekā 2-3 kg. Ko jūs par to domājat? Par to, ka viņš būs tik viegls un ka nevajadzēs bērnam stilīt vesels kauls ar Jā, tas, protams, jā, labāk nebūs smagos uz muguru, bet, jā, es nezinu, ko teikt. Tad jūs piekritat, ka planšets ir jāievieš? Pēc šī tāda argumenta gan jā, nebūs tās likās muguras varbūt no somām smagajām, bet, jā, es daļai piekrītu. Tieši tā, ja kas, ko jūs iebilstat, ir nesakmēs nekādu progresu, jo daudz bērnu vecāki ir par šo planšetu ieviešanu. Un es domāju, ka jums arī ir jāpiekrīt citu bērnu vecākiem, ja viņi apzinās to, ka izglītības sistēma attīstās un viņiem vienkārši jāattīstās līdzi. Paldies jums, mīļie speciālisti! Un nākamajā sižetā Diģis Kurzemnieks iepazīstinās jūs ar IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē. Skatāmies! Sveiki! Šodien es jums gribētu pastāstīt par dažiem IT uzņēmumiem, kurus, es domāju, lielāko daļu jūs atpazīstat no ikdienas, taču dažus arī varbūt jūs nezināsiet. Kā jūs zinat, ļoti svarīgi mūsdienās ir jauniegūtās IT zināšanas pielietot praksē kopā ar tādām darbības jomām, kuras mēs esam gadu 10 izmantojuši savādāk un bez šīm IT zināšanām. Tāpēc ļoti spilgts piemērs ir Onfrex.lv, kas ir Latvijā dibināts uzņēmums, diezgan jauns, un viņš palīdz kravu pārvadājumiem vieglāk sasniegt savu mērķi, kā arī potenciālajiem kravu īpašniekiem piegādāt savus preces efektīvā un vienkāršā veidā saviem patērētājiem. Jo šis uzņēmums visu informāciju gan par kravu pārvadājumiem, gan par kravu piegādātājiem savieno vienā datubāzē. Un ja kurš interesants, kurš vēlas veikt kādu pārvadājumu, mierīgi ielūkoties šajā datubāzē un uzzināt gan kādi transporta līdzekļi pieejami, kur firma piedāvā šo transporta pakalpojumus un tādas noderīgas lietas. Vēl ļoti noderīgas mūsdienu dzīvē. Es domāju, vairāk jauniešiem ir Keep. Kā jūs zinat, daudziem jauniešiem, arī ne jauniešiem, vecmāmiņām arī patīk spēlēt spēles mobilajā telefonā. Un tur ir ranku sistēma un top saraksti. Taču, diemžēl par šiem sasniegumiem netiek piedāvāts īstas balvas. Un Keep risina šo problēmu. Kā arī Keep piedāvā, viņi izplašās savā darbības sfērās un arī piedāvā balvas par personīgiem sasniegumiem, kā pieņemsim krosa noskriešanu vai arī kāda svarīga darba veikšana. Un šī sistēma savieno dažādas brandus, kas ļauj elementāri un efektīvi pasniegt šo balvu par dažādiem sasniegumiem. Instagram jūs visi zināt. Šī ir iespēja savus bildes apstrādāt ar dažādiem efektiem, kā arī viņš ir sociāla vietne, kas piedāvā arī šīs bildes, teiksim tā, piegādāt jūsu draugiem un interesantiem pārējiem. Spotify jūs arī visi zināt. Šis uzņēmums piedāvā vieglu mūzikas klausīšanās, teiksim tā, funkcija, kā arī viena no svarīgākajām lietām, kas Spotifyam ir ļoti īpaši, kad tu var veidot playlists. Tas playlist nozīmē mūzikas sarakstu, kuru tu vari arī piedāvāt draugiem iespēju noklausīties
savus izvēlētās dziesmas. Twitter jūs visi arī zinat. Šis ir mikroblogging portāls. Latviski, diemžēl, nav tulkojuma šim vārdam. Tas nozīmē īstas ziņas. Tu vari piegādāt saviem sekotājiem, kas interesējās par tavu personīgo dzīvi, diemžēl daudziem, kā arī dažādi uzņēmumi piedāvā izmantot Twitter kā reklāmas iespēju. Paldies! Un tagad īsa reklāmas pauze. Un mēs esam atgriezušies no reklāmas pauzes. Cepums TV žurnālists ir sagatavojis brīvprogrammatūras topu, un mēs viņu tūlīt apskatīsimies, skatāmies sižetu. Labdien, cienījamie skatītāji! Es jums pastāstīšu par top 5 lietotākajām brīvprogrammatūrām uz datora. Topa 5. vietā ir ierindojusies programma Spotify. Tās pielietojums ir izveidot playlistu, jeb tā saucamo atskaņošanas sarakstu no saviem mīļākajiem mūziķiem, izpildītājiem vai mīļākajiem dziesmām, kur mēs pēc tam arī mums jebkurā mīļā brīdī varam atskaņot. Šo sarakstu var klausīties arī citi programmas lietotāji. Un šī programma tikai pirms mēneša kļuva pieejama Latvijas iedzīvotājiem. Topa 4. vietā ir ierindojusies programma VLC Media Player. Tas ir multimediju playeris, jeb multimediju atskaņotājs, kurš atskaņo gan audio, gan video failus. Un šī programma piedāvā arī atskaņot tādus video failus, kurus nepiedāvā atskaņot citi multimediju atskaņotāji. 3. vietā ir ierindojusies pārlūk programma Google Chrome. Tā ir ātra, vienkārša un droša tīmekļa pārlūka programma, kas izstrādāta modernajam tīmeklim. Šī programma vienmēr ir konkurējusi ar citu pārlūka programmu, kuru sauc Mozilla Firefox. Bet, diemžēl, šajā kaujā ir zaudējusi Google Chrome un 2. vietā ir ierindojusies Mozilla Firefox. Mozillai atšķirībā no Google Chrome nepiemīt tehnisku brāķu. Kā arī Mozilla Firefox uzstādījums ir ērtāk un daudz vieglāk mainīt, nekā tas ir pieejams Google Chromā. Un visbeidzot topu noslēdzot, 1. vietā ir programma Skype. Šīs programmas pielietojums ir ērti un viegli sazināties ar paziņām, draugiem vai ģimenes locekļiem, kas atrodas ārpus Latvijas. Programmā ir simtiem miljonu lietotāju no citām valstīm, un tā tiek uzskatīta par populārāko programmu pasaulē. Un ar šo mēs arī nobeidzam šo topu. Paldies, ka skatījāties raidījumu Cepums TV. Ar jums bija Kristīna Gīne Un Arturs Esēgins. Uz drīz tikšanos!